Vēršos pie jums pēc palīdzības. Man būs ļoti lieli jaunumi. Nerotu jaunumi. Būs jaunumi. Es no sākuma negribēju par to stāstīt. Kāpēc gan tu par to nestāstīji? Ja tavām sekotājām, tavām klientēm patīk tieši tas, ka tu esi atklāti un tieši stāsti par daudz ko, par ko citi klusē. No sākuma gribēju, lai tas ir tāds kabūm, bet man būs ļoti liela jaunuma, bet jums arī. Es jums gribu parādīt, cik šeit ir netīrs un ritīgs mess. Tiku šādās telpās, šādā vietā. Viss kaut kas ir saplīs, noņemts, salauzts, kaut kas ir atstāts. Guess what? Kurš šeit taisīt remontu? Savu dimantu. Es noteikti padalīšos ar savām emocijām, jo tās noteikti nav tādas, kā jūs varat iedomāties. Šis bija crazy, bijis crazygākais manā dzīvē. Vienmēr sekot. Es tagad esmu telpās, kuras no vakardienas uz līguma pamata. Uz īri ir Savu dimantu. Kas šeit notiks? Šeit būs Savu dimantu veikals. Pilnīgi crazy. Pilnīgi nelaikā. Pilnīgi ne tā, kā viens sakot. Es laikam nekad nevarēšu pieņemt lēmumu normāli, ja? Vienmēr kaut kas nav, vienmēr kaut kas tā, es nezinu, tagad viss tās brīdis un tā tālāk, bet it is how it is. Tātad. Es gribēju ritīgi kabūm, pēc dažiem mēnešiem pateikt, hei, iedomājies, man ir veikals. Kāpēc tev kaut ko nestāstīt? Tu vienmēr, tev sekotājs vienmēr ļoti novērtē to, ka tu esi godīga un tu pastāsti tieši tā, kā ir. Tev vajag to darīt un tev vajag teikt vienkārši tagad un rādīt, kā tas notiek. Jo jūs man reāli sekojat tāpēc, ka es jums visu pastāstu. Es pastāstu, kā ir, pastāstu, kā notiek un kā arī nenotiek. Patiesībā es vēršos pie jums pēc palīdzības. Noteikti manā sekotāja lokā ir kāds, kurš ir dizaineris telpu, kuram noteikti ir zināmas firmas, kas var palīdzēt ar krāsu izvēli, ar materiāliem un tā tālāk un tā tālāk. Es zinu, ka jūs man esat super forši un atsaucīgi sekotāji, un es būšu priecīgi, ja jūs arī ieliksiet savu daļiņu Savu dimantu tapšanā. Pagaidām es vēl tā īsti līdz galam neticu. Es vēl esmu mazliet uz pauzes, jo zelta pūka, paskaties. Nevelti viņi man uzdāvināja šādu te atslēgas piekariņu, vai ne? Savu dimantu dzimšanas dienā savu citu. Es jau vēl kaut ko jums nestāstu, jo šeit ir 2 atslēgas. Kā notiek plānošana, es jums tūlīt parādīšu. Tātad šeit mēs plānojam, tur es plānu rakstu. Šeit mēs mēram, šeit ir viens krēsls, šeit ir otrs krēsls. Un šis ir galds, un šis ir siltums. Man no jums nav ko slēpt, viss ir tieši tik vienkārši. Patiesībā viss ir sarežģītāk, kā vispār var būt, bet es ļoti ceru, ka mums izdosies. Stay tuned!